Sveiki! Mani sauc Andris. Šodien datums ir 21.08.2014. Šodien vārda dienas svin Janīna Linda. Apsēsus, dāmas. Un šodien runāšu par dzīves situāciju, par komentāriem un par sevi bišķiņu arī pastāstīšu. Tātad runa par to. Hobijiem, talantiem, dzīves jēgu. Komentāri par sevi atbildību. Tātad ir tāda lieta, esmu redzējis YouTube un zinu, ka cilvēkam ir kāds talants, dziedāšana, dejošana, sportošana. Un tas ir tā, ka jūs saprotat to jēgu, ja? Ka cilvēkam ir kāds tas viss, ja? Labi, pohuj. Es esmu redzējis daudz video un komentārus, ļoti dramatiski, slikti un drausmīgi, kā lamājās lamu vārdiem, draud cilvēkam visu, ko viņam grib izdarīt, māca viņu kā māte, tēvs un neļauj viņam, ko viņam pašam izdarīt, vai pašai vienalga, pohuj. Tātad, pateikšu to, tātad, komentāri, jūsu lamu vārdi, piemēram, kā jūs sakat cilvēkam, piemēram, viņam aizliedzat to YouTube likt, viņam nepadodas, jā, labi, viņam nepadodas, bet nevajag jau uzreiz viņu apvainot to, labi, ko tad viņam citu dzēlā darīt, pasakiet, sēdēt, kūkot pie krēsla un neko nedarīt, ir kurš cilvēks darīt, tad viņam neinteresē jūsu komentārs, neinteresē jūsu viedoklis. Viņam interesē tikai pats par sevi, ko viņa draugs saka, paziņas, ģimeni, ja, kas viņam pados, patīk. Tātad, tas viss. Tagad komentāri. Tātad, es ielikšu šito video, ko es ierakstu, gabalu ielikšu YouTube. Gribu jūsu situāciju, vienkārši nevajag lamāties, pasakiet, ko gribat no manis. Pasakiet. Es arī ielikšu YouTube, ko jūs vēlaties, ko jūs viss tā tālāk. Nē, ko es arī negribu, tos arī nelikšu. Bet, protams, es tikai runāšu un viss. Tātad par sevi, jā? Vēl pareizi. Es aizmirsu lietu. Par sliktiem komentāriem es jau izstāstīju, bet par labajiem komentāriem es pateikšu, un ko jūs gribat man kaut ko pajaut, es, protams, atbildēšu, bet tikai, labi, ja man lamāsies, es, protams, arī, man tas neinteresē, es arī neatbildēšu, un ja māciešu, arī izdzēšu jūs komentārus, jā, bet labie komentāri, jā. Ir tāda, ka jūs labie komentāri, man patīk, kad, piemēram, pasaku labu vārdus. Tas ir ļoti sirsnīgi, tas ir labi. Tā kā, pasakiet savu viedokli, ko jūs domājat par šitādu lietu, ka cilvēkam ir tas, ja? Sapatiet. Labie komentāri ir tas, ka, es jums pateiktu, es jums vienkārši novēlu visu to labāko. Tātad, par sevi, ja? Tagad par sevi es runāšu. Tātad, mans hobijs ir tas, kas man patīk, un es to sirsnīgi mīlu no sevis. Tas ir vārdienas zināšanas no savu galvas, tas nozīmē, jā. Tas ir ģeogrāfija man patīk, dziedāšana man patīk, ēst gatavošana, sportot man patīk, statistika, rakstīt. Man patīk vēsture, protams, bioloģija. Man lielāko daļu patīk zinātnes lietas. Un tā tālāk, jā. Protams, arī man kādreiz arī mācies arī galdniecībā, un man arī patīk tas viss. Es vienkārši esmu tāds cilvēks, ka man patīk to, ko es gribu darīt. Man neinteresē ne citu viedokli, ne to. Tātad, es varu pateikt visu to labāko un novēlu visiem, tikai to novēlu jums visiem. Novēlu to, esiet tikai par sevi, nevis citu viedokli, un maisiet citas deguna, kur nevajag. Un vēl novēlējams tāds mīļš,
Es no jums visiem sirsnīgi novēlu daudz mīlestības, daudz veselības, visu to labāko un jaukāko. Novēlu no Andra. Un es pateikt, tā.